Sveicināti, cienījamies skatītāji! Jūs ekrānos raidījums Kāpēc un es, Alīna Lestovska. Animācijas filmai Straume jau ir milzīgi panākumi. Gan balvas, gan skatītāju mīlestība. Taču priekšā vēl viena nozīmīga apbalvošanas ceremonija. Kādas ir Straumes izredzes saņemt Oskara balvu un kā tas panākumi ietekmēs nozari? Par to plašāk raidījumā. Sveicināti! Un tad pie mums studijā ir Matīs Kaža, Straumes producents un arī scenārija līdzautors. Sveiks! Labdien! Un Oskara ceremonija pavisam tuvu. Mēs šo sarunu ierakstam pirmdien. Šīs nedēļas beigās ceram uz lieliem un priecīgiem jaunumiem. Straumē jau ir ļoti liela panākumi gan balvu ziņā, gan arī pirmā Latvijas Oskara nominācija. Bet kopumā ar kādām emocijām Straumes komanda gaida šos notikumus? Esat optimistiski? Mēs esam priecīgi pirmkārt par to, ka mēs visa Latvijas radošā galvenā komanda varēsim aizbraukt uz Losandželos un arī piedalīties ceremonijā, jo mēs ar tādu nedaudz varbūt patētisku tekstu Kinoakadēmijai, ka šī ir pirmā reize, kad Latvijas filma ir nominēta un tā tālāk, ieguvām vesels 32 biļetes uz to ceremoniju. Tā kā tur ieradīsies gan no Beļģijas, gan Francijas, gan Latvijas visi galvenie radošie komandas dalībnieki, un tā būs tāda priecīga atkal satikšanās visiem, jo iepriekšējo reizi tas notika Cannes kinofestivālā, kur bija filmas pirmizrāde, kad arī bija visa komanda klāt. Kopš tā laika pārsvarā mēs ar Gintu esam ceļojuši pa dažādiem festivāliem, bet šī būs tāda tā kā apļa noslēgšana, jo ar to arī balvu sezona beidzas. Bet, protams, ja runa ir par rezultātiem, tad nenoliedzami Robots joprojām visu ekspertu topos ir favorīts. Un tas, kas mūsu pusē var nostāties, ir starptautiskais balsojums, respektīvi Kinoakadēmija kopš jau kādus vairāk nekā 10 gadus ir kļuvusi arvien starptautiskāka, un tas starptautiskais balsotāju sastāvs, tie balsotāji, kuri ir ārpus ASV, tie varētu būt tie, kuriem vairāk, tīkam ir filma Straume. Bet es domāju, ka būs ļoti daudz Holivudas industrijas cilvēku, kur balsos par savām filmām, respektīvi par Inside Out 2 un par Robotu. Ja mēs runājam par šīm balvām, jūs esat gan saņēmuši ļoti lielu skatītāju atzinību, gan, protams, jau ir daudz balvu. Kas ir svarīgāks, piemēram, filmas pašiem veidotājiem? Šīs skatītāju novērtējums vai tomēr balvas? Skatītāju novērtējums vienmēr ir vissvarīgākais. Godīgi sakot, tāpēc jau tā industrija strādā pēc šī balvu un festivāla principa. Tas jau viss tiek veidots tāpēc, lai filmas iegūtu maksimāli daudz skatītāju, jo gan festivāli un to balvas, gan arī šis lielās industrijas balvas, tās palīdz filmai tālāk kļūt arvien vairāk pamanītai un novērtētai un skatītai. Un tāpēc vienmēr, protams, ka tā skatītāja uzmanība ir tā, kas priecē visvairāk. Un filmai, protams, tādas arī netrūkst. Šonedēļ būs tāds jauns nezināmais, kur var būt visādi pārsteigumi. Proti, no 28. februāra filma sāks rādīt Ķīnā. Un tas vispār notiek ļoti reti, kad kāda filma izspraucas cauri tai cenzūrai, neskārtam nevienu labojumu Ķīnā, nav šajā filmā neviens veicis. To rādīs vairāk nekā 5000 kinoteātros kopumā visā demonstrēšanas ciklā Ķīnā, kas ir diezgan tāds iespaidīgs skaits. Un skatīsimies, kādi tur būs rezultāti. Tāpat arī drīz filmu rādīs Vācijā un tad jau arī Āzijas teritorijās. Es vēl nedaudz gribētu parunāt par to Oskaru pasniegšanas pasākumu. Teicāt, daudz biļešu. Nerunājot par pašu balvu, kas, protams, ir liels priekšnoteikums, lai tā ballīte vai tā nakts būtu arī lielā mērā izdevusies. Kas ir tas, ko varbūt pašam gribās? Nezinu, kādu satikt, parunāt par kādu sadarbību, paspiest kādam roku. Kas ir tas, ko gribās tur izdarīt? Godīgi sakot, šis nav tas pasākums, kurā būs kaut kādas padziļinātas sarunas. Tur tādas nemaz īsti nav iespējams. Tur ir sarkanais paklājs, pēc tam visi nosēžas auditorijā, un tad ir tā gubernatora ballīte, un, protams, šis
nosacīt privātās ballītes dažādās villās, tur Beverly Hillsā un tā tālāk. Bet tas nav tāds pasākums, kurā notiek kaut kādas sarunas par topošiem projektiem. Tas ir drīzāk tāds pieklājīgs čit-čats, tā to varētu nosaukt, vienam otru apsveicot ar balvām vai ar nominācijām. Nu, to es varu teikt pēc līdzīgas pieredzes tur Globusos un citās balvās, kā tas notiek. Tās īstās sarunas par biznesu vai par turpmākām sadarbībām vai par ko tādu notiek atsevišķi. Tas ir atsevišķas tikšanās, kuras tiek sarunātas, un tad par to arī var padziļināt runāt. Šeit tas ir tāda varbūt iespēja ar kādu nofotografēties, bet arī to tajās instrukcijās, kas tiek nosūtītas, iesaka nedarīt, neuzbāzties tur zvaigznēm. Tas instrukciju saraksts ir garš, ja? Nu, nav pārāk garš, bet tur ir tāda, nu, teiksim, tāda vadlīnijas, ko darīt, ko nedarīt, kur jāiet, kā piebraukt un tā tālāk. Bet, nu, nav ieteicams tur iet klāt, nezinu, visām slavenībām un uzbāzties ar to, ka tagad grib selfiju taisīt vai kaut ko tādu. Jums ir arī dažādas tradīcijas, ko mēs varam novērot gan sociālos tīklos pēc balvu saņemšanas, nesaņemšanas, gaidot un vispārējais. Nu, tas ir tāda apzināti, neapzināti arī nosacīt tāda kā partizānu mārketings kaut kāds veidots, vai tas ir vienkārši jūsu tādas komandas tradīcijas arī pārņemtas? Nu, tas ir tas saldējums brīžos, kad mēs nedabūnam to balvu. Tā ir tradīcija, kur mēs iedibinājām Kannu kinofestivālā un tad turpinām tālāk. Bet tas burgeris, tas bija tāds komentārs, jeb atsauce uz tradīciju, kas īstenībā jau pastāv Holivudā, kad tur ir bijusi gan Helēna Mirrene, kad viņa saņēma, ja nemaldos, Oskaru par karalienes atveidojumu, gan arī Pauls Giamatti. Tā ir tas ir tāds iekšējais joks savā ziņā. Bet es domāju, ka tas, kas ir interesanti, ir, ka Gints Zilbalodis ļoti veiksmīgi kļūst par tādu filmas aizkadru influenceru, un viņi ir pamanījis arī ar visiem šiem te, nu, dažkārt atraktīvajiem, arī ļoti izgājieniem, arī Vogue žurnāls un nosaucis par visinteresantāko Instagram kontu šajā balvu sezonā. Un es tam piekrītu, jo Gints tik tiešām ne tikai pausto šos te jociņus un amizantos atgadījumus, bet arī ļoti daudz tādas vērtīgas informācijas par filmas aizkadriem. Un redzēs, varbūt no tā kaut kādu apkopojumu varēs uztaisīt pēc tam arī publicēt kaut kur. Bet veidojot šo sociālo mediju saturu, piedomājat par to, lai tas ir arī, protams, kā filmas kampaņa? Nu, tas jau arī nenoliedzami tā tiek veidots. Es domāju, ka tur nav divu domu. Nu, tas viss tiek veidots, lai arvien vairāk skatītāji būtu ieinteresēti to noskatīties un vēl, tā teikt, iepazīt filmas aizkulises un kaut kādus tādus mazāk zināmus faktus. Ja mēs parunājām par Oskaru nakts slavenībām, bet arī šeit uz vietas tā popularitāte ir ļoti, ļoti strauja. Mēs redzam Rīgas ielās plakātus ar Strauma, kaķis ir pie brīvības pieminekļa. Nu, kāda ir tā sajūta, kad visi priecājās par Straumas panākumiem, aicina visu laiku uz intervijām arī, es domāju, ka atpazīst, kāda pašiem sajūta? Nu, mēs esam par atbalstu ļoti priecīgi, jo tas ir tāds fenomens, kas Latvijas kultūrā, man liekas, ka vēl nav noticis, ka kādai filmai būtu tik plašs skatītāju atbalsts un ka tā tiktu tik vērienīgi uzņemta. Protams, tāpat laikā negribētos, ka tas nonāk līdz tai stadijai, kad visiem jau tā filma ir apriebusies un neviens par to vairs negrib neko dzirdēt. Tur vienmēr ir risks, ka nu, tas, teiksim tā, filmas un ziņu par to klātbūtnes efekts kļūst bišķiņ pa daudz klātesošs mūsu ikdienā, un tad jau visiem var apnikt. Tā kā, nu, no tā ir jāuzmanās. Bet citādāk, protams, prieks, ka visi tam seko līdz tam balvu sezonas maratonam un atbalsta un sūta ziņas un piedāvājumus sadarboties. Nevienmēr mums ir iespēja uz visiem tiem arī atbildēt, bet, nu jā, un katrā ziņā tas pierāda to, ka ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās ir pieprasījums arī pēc nu, tādas neatkarīgā animācijas kino, kas iet nedaudz ārpus tiem tradicionālajiem industrijas rāmjiem. Un ka no tā var uztaisīt diezgan pamatīgu tādu industrijas fenomenu, neskatoties uz to, ka filma nāk no
mazas valsts. Protams, ka tur ir liels atbalsts no PR kompānijām, no izplatītājiem un visām šīm institūcijām, kas iesaistās filmas izplatīšanā. Bez viņiem tas nebūtu iespējams. Tā kā, protams, ka šis projekts mums ļāva arī iepazīt visu to mārketingu, PR un naudas aprits aparātu, kas ir visam tam pamatā, lai vispār būtu iespēja kaut vai kandidēt uz kādu no šīm balvām. Nekas tur nav arī par velti. Tā tas ir. Tad nākamajos darbos jau būsiet zinoši un šo pieredzi varēsiet izmantot vairāk. Jā, protams, ka nav arī tā, ka katrai filmai būtu potenciāls to sasniegt. Tur ir vairāk faktori, kas strādā pa labu tādai filmai kā Straume. Šis te universālais vēstījums, tas, ka filma ir tik pieejama visām auditorijām, sākot no bērniem līdz omītēm un vecvecākiem. Ja? Un arī tas, ka tur tātad nav šīs te valodas un nav kaut kādas kultūras specifikas. Tur ir ļoti daudz faktoru, kas ļauj tai būt plaši pieprasītāji un plaši izplatītāji visā pasaulē. Un tad skaidrs, ka šādā gadījumā ir vērts tik tiešām investēt tajā kampaņā arī no izplatītāja puses, tur ASV un citviet. Bet skaidrs, ka tas nav piemērojams visiem projektiem un jāsaprot, kas ir tā konkrētā auditorija un tie konkrētie tirgi, kur katru konkrēto projektu var virzīt. Tas nav tāda universāla recepte. Tā tomēr viss ir jāpielāgo konkrētam projektam. Ja mēs vēl runājam par tiem skaitļiem un cipariem, pirms pāris nedēļām bija ziņa par 3,5 miljoniem skatītāju visā pasaulē. Tagad ir priekšā Ķīna, Vācija, vēl Āzija plašāk. Kāds ir tas cipars, uz ko cerat, vai tādus mērķus skaitliskos jūs neizvirzat? Mums īstenībā tāds vēl, teiksim, kaut kad oktobrī tāds optimistiskais mērķis bija tur ap tiem 3 miljoniem skatītāju, ka kaut kas tāds varētu būt. Bet tagad ar to Ķīnu vispār nevar zināt. Tas ir tāds absolūts nezināmais. Tur varētu pēkšņi būt vienā nedēļas nogalē tikpat, cik visur citur pasaulē līdz šim, un varbūt arī ļoti maz. Ja, tur nekad nevar zināt, vai ja tā filma aiziet Ķīnā ļoti veiksmīgi, tad tur tie cipari var būt neticami vienkārši. Jo tā valsts ir tik milzīga un tas skatītāju potenciāla apjoms ir tik milzīgs, ka tur var būt tāda disproporcija, ka Ķīnā ir tikpat daudz kā visur citur pasaulē kopā, ja ne vairāk. Ja, bet tā var arī nenotikt. Skatīsimies, tad to mēs kaut kad marta sākumā ziņosim un redzēsim. Bet, kas attiecas uz Vāciju, es domāju, ka tur būs diezgan pieklājīga skatītāju skaits. Varbūt, ka tie varētu būt kādi pāris 100,000 veiksmīgā gadījumā. Tas tā varētu būt līdzīgi, kā varbūt nedaudz mazāk kā Francijā, jo Francija tomēr ir veidotāja valsts. Cik pašām sanāca noskatīties Straume, kad jau bija gatava? Kad bija gatava, es to filmu esmu redzējis, man liekas, kādas 4 reizes, bet izstrādes stadijās dažādās, tad tur noteikti ir vairāk. Bet es, protams, neskatos to filmu katrā seansā, kur mums ir kaut kāda saruna ar skatītājiem. Mēs ejam pēc seansa, vienkārši runājam par filmu. Raidījumā 1:1 jūs runājat par to, ar kādu no varoņiem sevi var salīdzināt, bet es gribētu pajautāt kopumā, kurš ir mīļākais varonis, vai kaķis, vai kāds cits šajā animācijas filmā? Man mīļākais varonis ir kapibara, tāpēc, ka kapibara ir vienkārši neatkārtojami harizmātisks varonis ar visām savām izdarībām un arī ar to, ka viņš īstenībā ir vispozitīvākais tēls kaut kādā ziņā. Viņš visu laiku nemainās, viņš ir mierīgs visās situācijās, ar visiem cenšas saglabāt diplomātiskas attiecības, bet arī saprot, kad ir tā situācija bišķiņ izgājusi ārpus rāmjiem un tad iemanto tādu ziņām piesardzību pret notiekošo. Par šiem pozitīvajiem un varoņiem, kas varbūt tādi negantāki, man ir specifisks jautājums par konkrētu varoni. Kāpēc tieši šis šķirnes suns ir attēlots kā vis tāds, es teiktu, negantākais tēls? Jā, tas ir jūtējies. Jā, tāpēc man arī... Tur nav konkrēti šis suns ņemts kā prototips varbūt, bet Gints tur centās diezgan raibu to suņu kompāniju izveidot, un tie suņi patiesībā, viņi jau arī nav nekādi negatīvie tēli, viņi vienkārši atbilst tam suņu raksturam, ka līdz ko kaut kas spēcīgāk pārķer viņu interesi nekā tas process, kurā viņi šobrīd ir iesaistīti, tad viņi ir tūlīt gatavi pamest to procesu vienalga kādā stadijā tas ir un ķerties pie kaut kā cita. Suņi ir tādi dzīvnieki, kuru
interese ir ārkārtīgi, nu, teiksim, tāda strauja un piesātināta, bet varbūt nepārāk ilgstoša. Neparāk noturīga, bet, ja mēs runājam, mēs arī redzējām daudzus sociālo mēdījos, visādus video, kā dzīvnieki rēģē, kaķi skatās. Nu, bija doma, veidojot šo animācijas filmu, ka tas iegūs arī dzīvnieku uzmanību. Tur ir kaut kāda doma, vai tā ir tāda nejaušība? Nu, parasti mēs par šādu mērķa auditoriju īsti nedomājam, veidojot filmas. Protams, ka tas ir interesanti, ka daudz cilvēku raksta, ka šī ir tāda retā filma, kur tik tiešām notur to mājdzīvnieku uzmanību, ka viņi nevis vienkārši ienāk telpā un paskatās tur un tad tālāk soļo savās turpmākajās gaitās, bet ka tiešām skatās un seko līdzi. Un varbūt, ka tur tas iemesls ir tāds, ka mēs lietojam tomēr tos īstos dzīvnieku trokšņus, skaņas un balsis, ja tā var teikt, un ka tas piesaist, ka dzird šo te īsto kaķi, īsto suni, un ļoti ilgstoši ir tikai šie dzīvnieku trokšņi, ir tādas ainas filmā arī, kur, piemēram, nav mūzikas, un ne tikai šie dzīvnieku trokšņi, un varbūt, ka tajā ir kaut kas tāds, kas piesaist smaidzīvniekus. Vēl viens jautājums, par ko runājāt, ka, piemēram, filmas Straume tēlu skiču izmantošanu komerciālos nolūkus, bet bez licences ir likuma pārkāpums, atgādinājāt, runājāt arī par pirātiskām platformām. Vai šī problēma Straumei kļūst populārākai iet plašumā, vai izdodas arī apturēt? Jā, atsevišķos gadījumos, kad mēs redzam, ka acīm redzam tiek lietotas mūsu skices un tēlu dizains 1:1, tad mēs aizrakstām, ka nevajadzētu tādus palagus pārdot vai kaut ko citu. Un ļoti bieži tās preces arī ir tādas, kuras mēs iespējams nemaz netaisītu, bet skaidrs, ka visus gadījumus nevar izsekot, nevar apturēt. Un, piemēram, pelēks vai melns kaķis vai suns vai kapibāra, tie ir tik vispārēji tēli, ka līdz ko neizmanto šo te mūsu dizainu, nevienam jau nav aizliegts ražot kaut kādu preci ar kaķi virsū. Tas ir spēkā tikai tad, ja tiek lietot šis te mūsu konkrētais kaķa dizains. Ja. Bet, ja jūs aizrakstat, parasti tie cilvēki otrajā pusē ir atsaucīgi, jā, negribējām. Ir atsaucīgi, jo skaidrs, ka negrib nepatikšanas un tā. Bet par pirātiskajām platformām tur ar filmu strādā aģentūra, kur cenšas maksimāli likvidēt filmas atrašanos dažādos torrentos un citās platformās, bet skaidrs, ka to iznīdēt pilnībā nevar. Arī visām lielajām Holivudas filmām un citiem tādiem lielbudžeta projektiem ir šīs aģentūras, kas ar to strādā, bet tāpat šīs filmas visur internetā bez maksas tie, kuri grib, atradīs. Tas ir problēma jau vairāk nekā 25 gadus, es domāju, kopš internetā brīvi var sūtīt lielu izmēru failus un ir šis ātrais internets. Bet parunājot arī par industriju un ietekmi šeit, esat teicis, ka zilbaložu lokomotīva var pavilkt to vilcienu pa tādām sliedēm, pa kurām Baltijas kino vēl nav braucis. Tad tagad jau varam novērtēt šo Straumes efektu uz vietējo industriju, vai ir izredzes kādam gūt tikpat lielus panākumus no vietējām filmām, animācijas filmām? Es domāju, ka ir daudz filmas ar tādu potenciālu. Es domāju, noteikti Signis Baumans nākamā animācijas filma, Edmunda Jansona topošā filma, tāpat arī varbūt Brāļu Ābeļu žanriskais piedāvājums, kas jau šogad nāks laukā, kas arī būs animācijas filma. Šie ir tie 3 projekti, kuri būs visdrīzāk tā teikt, vistuvāk šobrīd, tuvākajā nākotnē. Bet, jāskatās, tādas kaut kādas garantijas, es varu teikt tikai par Zilbaložu nākamo filmu, bet par pārējiem es nevaru apsolīt, ka 100% tā būs, bet katrā ziņā es domāju, ka būs daudz vairāk iespēju tikt pamanītiem, ko pierāda arī, piemēram, tas, ka filmas, man liekas, ka visas 3 šīs filmas tiks tādā vai citādā veidā prezentēts Latvijas fokusā Cartoon Movie, kas ir lielākais tāds industrijas fórums animācijas filmām, kuras vēl ir tapšanas stadijā Eiropā.
Par Zilbalažu nākamo filmu vēl gribēšu pajautāt, bet gribu jautāt arī par politiķu reakciju vai naudas piešķiršana. Protams, balvas, arī Kultūras un Mākslas akadēmija, izglītības programma, animācijā. Tā reakcija, jūsuprāt, tāda ilgtspējīga, ilgtermiņa ietekme uz nozari, vai, kā mēs runājam par suņu reakciju, kas pārņem, tad varbūt arī politiķi tā ļoti reaktīvi rēģē uz šiem panākumiem. Tas ir populāri, tagad piešķiram, kas būs pēc 5 gadiem, tad jau redzēs. Protams, ka Strauma jau iespējams tāpēc ir tik populāra, ka tur šīs dzīvnieku uzvedība ir sasaistām arī ar cilvēku uzvedību zināmās situācijās un patiesībā ļoti universāli visos laikos. Varbūt, ka var arī vilkt zināmas paralēlas ar to, ka spontāni tiek pieņemti šādi lēmumi, bet tā izglītības programma skaidrs, ka tas ir ilgtermiņā, ja? Ka tas būs ilgtermiņa ieguldījums. Ja tas tiks veiksmīgi realizēts, tad tik tiešām mums ir potenciāls domāt arī par jauno paudzi, kur būs uzaugusi, skatoties Straumi un iespējams citas šīs Latvijas animācijas filmas, kur būs iedvesmoti tiešām studēt animāciju un dažādas profesijas, kas saistītas ar animāciju, jo skaidrs, ka mums jāinformē sabiedrība, ka tā nav tikai režija, ka tu vari arī būt tēlu mākslinieks, ka tu vari taisīt skeletus varoņiem, ka tu vari taisīt dažādas vides filmās un ka šis profesiju klāsts ir diezgan liels un daudz un dažādi gan mākslinieki, gan tehniskie darbinieki ir nepieciešami. Ja? Tas ir viens, bet kas attiecas uz finansējumu, pagaidām tas ir tāds īstermiņa piešķīrums, tas ir šogad. Bet skaidrs, ka ar to jau nepietiks. Mums jau jādomā arī par tālāku nākotni. Un ne tikai animācijas kino, arī par spēļu filmām, dokumentālām filmām, par seriāliem. Kā vispārīgi šo kino budžetu nozarei celt ilgtermiņā, lai mēs būtu konkurētspējīgi Baltijas un arī Eiropas līmenī. Un veidot šādus spēcīgus starptautiskus projektus, jo bez finansiāla atbalsta no valsts tas nav iespējams. Eiropā tomēr tā kino ražošanas praksa ir balstīta tajā, ka lielu daļu finansējumu sastāda šie publiskie fondi, vai tie būtu reģionālie vai valsts līmeņa fondi. Bet pašlaik no tām reakcijām izskatās, ka ilgtermiņā arī par nozari neaizmirsīs? Mēs ceram, ka neaizmirsīs. Mēs cīnīsimies, protams, par to gan producentu asociācijā, gan ar visiem mums pieejamiem rīkiem, ka šis palielinājums nav tikai šogad, ka tas turpinās arī nākamgad un tālāk. Viens ir finansējums, otrs, protams, ir izglītība. Kas vēl ir svarīgs, lai mēs šeit Latvijā varam atbalstīt jaunos talantus, varam runāt konkrēti par jūsu nozari? Vai ir nepieciešami pedagogi, labi pedagogi un ne tikai pedagogi šajās radošajās, teiksim tā, kā lai to pasaka, disciplīnās, kā, piemēram, animācijas režija, bet arī tehniskie meistari, ja, kuri iemāca lietot dažādu šo programmatūru, iemāca tādas ļoti praktiskas lietas. Tas ir vajadzīgs. Ir vajadzīga, protams, arī spēcīga jaunas paaudzes producentu apmācība, kas būtu tādi, kuri spētu realizēt un turpināt realizēt šādus starptautiska līmeņa projektus un attīstīt šo industriju. Jo, protams, ka animācija ir viena no tām nozarēm, ar kuru ir tik tiešām iespējams arī nelielai valstī, kurā šī industrija nav skaitliski ļoti liela, gūt plašu atpazīstamību pasaulē. Un tā ir viena no tām jomām, par kurām ir vērts domāt, cik tiešām tādā arī starptautisku investīciju kontekstā varbūt kaut ko tādu ir iespējams piesaistīt. Tad pašlaik izskatās, ka to Straumes efektu izdosies pārvērst par industrijas uzplaukumu šeit Latvijā. Mēs ceram, ka tā būs, bet skaidrs, ka tas nav atkarīgs tikai no mums. Mēs varam ar Gintu apsolīt tik daudz, ka mēs mēģināsim turpināt šo Straumes efektu ar nākamo Ginta filmu un ar studijas topošajiem projektiem, lai arī tie sasniedz pēc iespējas lielāku auditoriju pasaulē un skatītāju uzmanību. Bet skaidrs, ka citiem producentiem pašiem jāizdara savs darbiņš. Mēs visu viņu vietā nevaram izdarīt. Mēs esam pievērsuši uzmanību, bet tālākais jau ir pašu rokās.
Jā, ja mēs runājam par to, ko jūs arī esat izdarījuši, par tiem panākumiem, nesen bija arī ziņas par to, ka kases ieņēmumi Straumē jau pārsnieguši 20 miljonus ASV dolāru. Arī tajā pašā LTV raidījumā jūs stāstījāt par to ūdenskrituma principu, ka filmu veidotājiem pašiem, tiek diezgan maza daļa no tā visa, jo tiem, kas investēja kinoteātriem pārējiem, kā pie ūdenskrituma visas tā un tad saņem to daļu. Pagaidām vēl pāragri teikt par filmas ieņēmumiem. Jā, pāragri. Es domāju, ka tas būs skaidrs kaut kad gadu otrajā pusē, gadu beigās, kad kaut kas beidzot mums tiks varbūt arī izmaksāts no tā visa, kas tur ir pasaulē sapelnīts. Jo tas nav nemaz tik ātrs process, jo tur ir tik daudz šo te iesaistīto institūciju. Kamēr izplatītājs saņem no kinoteātriem, kamēr pārdošanas aģents saņem tālāk no izplatītāja, tad vēl tas tiek sadalīts pa visiem producentiem, tiek atvilkts tas, ko jāatmaksā dažādām institūcijām, kas ir finansējuši filmu. Un tādi tikai visu šī te garā ūdenskrituma, ja procesa beigās tur kaut kas iekrīt tajā Latvijas studijas kontā. Bet tas, es domāju, nebūs ātrāk kā gada otrajā pusē no šīm visām teritorijām, kur filma tika demonstrēta pagājušā gada un šī gada sākumā. Bet, ja mēs runājam par to gala summu, ko jūs varētu saņemt, ir runa par miljoniem vai pagaidām, ja mēs runājam 20, par ko mēs redzējām ziņas, tad atskaitot to visu, ko saņem pārējie, tad tie vēl nav miljoni, kas nonāktu pie jums? Es nezinu, es domāju, ka nē. Tad gaidīsim ziņas arī gada beigās, bet par tiem radošajiem plāniem un turpmākajiem projektiem. Es saprotu, ir ne tikai darbs ar Zilbalodi pie nākamām animācijas filmām, ir arī citi radošās ieceras un projekti un plāni. Kas ir tas svarīgākais, ko šogad gaidīt? Šogad jau. Šogad es domāju, ka būs tikai vēl viens projekts, kas ir izrāde Nacionālajā teātrī, kurai pirmizrāde būs jau tūlīt pēc Oskariem 6. martā. Tā būs izrāde ar nosaukumu Nacionālais kanāls. Un, tas būs darbs, kas balstīts Padīča Jēviska scenārijā, kas uzrakstīts 70. gados, bet ir ļoti, ļoti aktuāls vēl arī mūsdienās. Tas ir par to, kā mēdīju vidē trivializē cilvēku. Iespējams, tā darbība norisinās ziņu dienestā, bet, protams, tas ir tāds vispārinājums, diezgan tāds dzēlīgi satīrisks. Jā, tas būs tāds interesants teatrāls piedzīvojums kopā ar Reini Džudzilo un Kristu Džudzilo. Mēs veidojam tādu ļoti vizuālu darbu, nedaudz iespējams pat sirreālu. Atsaucoties arī uz notikumiem nesen pasaulē. Un tad tālāk jau, es domāju, ka tikai nākamgad kaut kas tāds pavisam jauns varētu būt kino frontē no manas puses, bet iespējams vēl teātrī būs kāds darbs gada otrajā pusē, bet par to vēl, man liekas, par agru runāt. Ja pirmizrāde tūlīt pēc Oskariem, tad jau tāds dubult satraukums pašlaik, vai tomēr mierīgi? Tā potenciālā satraukuma pēdējos mēnešos ir bijis tik daudz, ka man liekas, ka jau ir iemantots tas kapibaras miers nedaudz, un galvenais ir izdarīt savu darbu un izdarīt to līdz galam, un tad jau pārējais būs tajā sinerģijā starp skatītāju un to, kas notiek tam priekšā. Par to topošu animācijas filmu ir jau kādas skaidrākas aprises, ko varat pastāstīt par topošo projektu ar Zilbalodi? Mēs varam pastāstīt to, ka mums ir cerība, ka šī filma varētu nonākt pie skatītājiem 2028. gadā. Vairāk īsti neko. To, ka tā būs 3D animācijas filma, pilnmetrāža, un ka tā nebūs par kaķi. Tik daudz mēs varam pastāstīt. Nebūs turpinājums. Nē. Bet plašāk tad tuvāk jau. Par to, vai tur būs dialogi, vai tomēr dzīvnieku skaņas? Runā, ka bišķīt būs. Ka tomēr Zilbalodis izkāpas no tā sava bezdialogu kino principa, un tas būs atkal jauns tāds šķērklis, ko viņam pašam priekš sevis pārvarēt, un noteikti arī interesanti strādāt pirmo reizi ar aktieriem.
Bija arī runāt par to, ka varētu izmaksāt 5 miljonus aptuveni. Ir tagad vieglāk piesaistīt investīcijas, kāds ir aptuvenis budžets, vai tie ir tie paši 5 miljoni, par ko runājam, vai kaut kas vairāk? Nu, aptuveni 5 miljoni, jā. Bet tas ir tāpēc, ka mēs šo filmu joprojām vēlamies veidot tādos neatkarīgā animācijas kino apstākļos, primāri šeit Latvijā, iespējams sadarbojoties ar kādu citu vēl Eiropas valsti. Bet tas noteikti nebūs tāds Hollywoodas produkts, jo skats, ka piedāvājumi ir daudz, un ja mēs gribētu, mēs šo filmu varētu taisīt arī, teiksim, ar Hollywoodas naudu, bet tas uzreiz paredz to, ka tā radošā kontrola nonāk viņu rokās, un viņi var pateikt, ka jāpārstrādā scenārijs, vai jāievieš tādu un tādu tēli, vai nav gan aizraujoši tur 15. līdz 20. filmas minūte. Un man liekas, ka tas sabotētu to zilbaložu radošo procesu, kas ir tomēr ļoti saudabīgs un nav atbilstošs kaut kādiem industrijas standartiem, arī tajā, ka mēs netaisam tur kadrējumu, kurš pēc tam tiek apstiprināts, ka mēs strādājam nedaudz citādāk. Un es domāju, ka nav vērts lielas naudas dēļ to upurēt, bet tas, ko ir vērts darīt, es domāju, ir sadarboties ar lielām Hollywoodas studijām, piemēram, tad, kad filma ir pabeigta, to radoši nemainot pie izplatīšanas, jo tur, protams, ka tie mārketinga budžeti un atbilstoši arī iespēja sasniegt skatītāju varētu būt krietni lielāki nekā darbojoties tā kā pie Straumes, kur katrai teiksim, valstī ir savs mazais izplatītājs. Bet to mēs redzēsim, kāda ir stratēģija. Jā, šīs sarunas vēl ir priekšā. Bet par finansējuma piesaisti ir tagad vieglāk jau tās sarunas virzīt? Es domāju, ka tādā Eiropas līmenī būs salīdzinoši vieglāk piesaistīt finansējumu, jo ir tā uzticība pēc šī projekta, ka tiešām tas būs vēl viens kvalitatīvs animācijas kino darbs. Bet skaidrs, ka mēs nevaram arī apsolīt, ka tai filmai būs identiski panākumi kā Straumē, jo tā teikt, ir jāiet uz priekšu un jādomā citādāk, un divreiz vienā laivā jau nebrauksim. Būs kaut kas cits. Un pavisam pēdējais jautājums. Daudz runājām par salīdzinājumiem un to, ko mēs gribētu nākotnē Latvijā, ko jūs kā Straumes veidotāji gribētu, un tur pavīdāja pāris reizes tāds teksts, ka pašiem sava Ghibli studija šeit Latvijā būs, nebūs? Es domāju, ka jau ir, tikai tā nav Ghibli studija, tā ir Dreamwell studija, un tieši tāpēc tas ir labi, ka tas nav kaut kāds pakaļdarinājums kādai ārzemju studijai, ka tā stāstniecība tomēr, lai arī Gints ir bērnībā un jaunībā daudz skatījies, un es arī Miyazaki filmas, tas nenozīmē, ka tur kaut kas tiek kopēts, tur varbūt ir kādas atsauces un iedvesmas avoti, bet skaidrs, ka ir jārada tā sava identitāte un tas savs, ja to var teikt, brands, jā, kurš arī, iespējams, iedvesmo daudzus visur pasaulē, un tā arī ir, jo katru nedēļu nāk pieteikumi strādāt Dreamwell studio no Meksikas, no Francijas, Itālijas un daudzām citām valstīm. 3D profesionāli saka, ka grib strādāt pie nākamā zilbaloža projekta un nāk e-pasta ar CV. Jau izvēlējāties kādu no tiem cilvēkiem, kas raksta pieteikums, respektīvi tie, kas sapņo par šo darbu? Ir vēl turpināt rakstīt jums e-pastus, pieteikties, uzrunāt? Ir vērts? Es domāju, ka mēs to komandu pa īstam komplektēsim gadu otrajā pusē. Un tad skatīsimies, kā to vislabāk darīt, jo šobrīd tas darbinieku skaits, kas strādā pie jaunā projekta, ir ļoti neliels. Varētu teikt, ka tie ir 2. Es un Gints zilbalodis, jo Gints pats tur raksta scenāriju un izstrādā testus vizuālos, jo filmai būs arī ļoti tāda unikāla vizuālā pieeja. Tā kā tāda plašāka komanda varbūt gadu otrajā pusē tiks piesaistīta. Tad, ja kāds vēl ļoti grib, varbūt var mēģināt savu sapni īstenot, bet paldies šodien par šo sarunu. Turēsim noteikti īkšķus par Straumi un cerēsim vēl uz turpmākajiem panākumiem. Paldies! Paldies! Tad saruna ar Matīsu Kažu mums bija ierakstīta nedēļas sākumā, bet šodien šeit studijā mēs ar nozares ekspertiem
Un pārstāvjiem parunāsim par Straumes panākumiem plašāk. Un tad pie mums studijā ir Kristīna Matīsa, Nacionālo kinocentra filmu nozares informācijas specialiste. Sveicināti! Sveiki! Sergejs Timoņins, platformas Kinokults un kinoprojekta Spektrs līdzdibinātājs un vadītājs. Sveiki! Sveiki! Kristīna Simpsone, kinokritiķe. Sveicināti! Sveiki! Nora Rieksta, mana kolēģe Delfi kultūras žurnāliste. Sveika, Nora! Sveiki! Un attālināti mums ir pievienojusies Signe Baumane, kino režisore, animātore un ASV Kino akadēmijas locekle. Labdien! Labrīt! Jā, jums ir vēl agrs rīts, bet skatītājus šoreiz šajā sarunas daļā arī var pievienoties mūsu sarunai. Kā ierasts vietnē Slido, un šoreiz tas kods vai tekstais slīpsvītras ir Straume, respektīvi animācijas filmas nosaukums, par ko mēs šodien arī runāsim. Bet tas, ar ko mēs sāksim, es domāju, tāds acim redzams jautājums. Priekšā svētdien, jeb pēc mūsu laikā nakti uz pirmdienu, tas svarīgais Oskaru pasniegšanas ceremonija. Nu, kādas ir Straumes izredzes? Kurš ir gatavs būt optimists un varbūt ir kāds arī pesimistiskāks? Es neesmu daudz pētījis, bet man vakar tieši gadījās palasīt Oskara prognozes vienā ļoti patīkamā izdevumā. Mums tur bija tā, ka no animācijas filmu, labākās animācijas filmas kategorijā ir 5 nominanti, par 3 vispār nerunāja, runāja par fināla dueli ar izredzēm 50/50, Straume un robots. Tu bija ļoti interesanti lasīt. Un tādu, tur vēl tāda analīze, protams, tas nav tāds minējums ar pirkstu debesīs, bet analīze, kāpēc un kā, ko rāda iepriekšējās balvas, iepriekšējās nominācijas un tam līdzīgi. Bet, ja būtu jāpiedalās derībās, likt uz to, ka Straume iegūs Oskaru? Manuprāt, 50/50 ir ļoti laba likme. Vai nu tu biji, vai nu tu nē. Šajā gadījumā tas 50/50 ir ļoti, es domāju, es pilnīgi piekrītu, tas ir precīzi. Jautājums, es esmu optimistisks. Es skatos, ka tā glāze drīzāk ir pa pusē pilna, nekā pa pusē tukša. Un es ceru uz to, ka Holivudā un arī ASV Kino akadēmijas biedri, kas balsos, un tur droši vien Signe mums varētu iedot kādu insightu, es ceru, ka viņi balsos par šo te ideju, par to, ka balva jāsaņem šim te mazajam underdog, vai ka tas ir tāds bez mazai American Dream, kad mazais kaķis, kurš varēja izvalsties, nevis viņi balsos par saviem draugiem un kolēģiem, kas ir strādājuši pie filmas Vārdu robotu, kas arī ticams, kā viņi to visticamākais bieži arī dara. Paturēsim arī to prātā, bet varbūt, ka visi šie Straumes draugi Holivudā ar lielajiem vārdiem tomēr spēs pārliecināt savus kolēģus, ka šoreiz nobalsojam tomēr par ideju, nobalsojam par to, kā mēs savulaik varbūt sākām strādāt un tā. Man gribētos cerēt, ka tomēr ir šī doma. Jo tas Straumes spēks ir tas neparastums, manuprāt. Un ja kaut kas ir atkarīgs no cilvēkiem, kas spēj novērtēt kaut ko neparastu, nevis parastās sliedes, tad es ceru, ka viņi tomēr redz, un šī filmai ir izdevies panākt to, ka diez vai kāds no viņiem balsos par, piemēram, mazo filmu no Latvijas konkrēti. Viņi drīzāk balso par šo te mazo filmu, kurai izdevās. Un tādā veidā šo ideju viņi ir translēt katrs pats uz sevi, kā būtu man. Par šo idejas translēšanu uz sevi mēs vēl parunāsim, bet šeit mēs varētu iesaistīt. Baumanes kundze, jūs jau stāstījāt vairākās intervijās sabiedriskajām mēdījām, ka kopš Kino akadēmijai nākuši klāt jaunie locekļi, viņi nedaudz citādāk skatās uz tām filmām, mazāk ir tas lielo studiju, mazāka ietekme, un tas jūs arī esat izteikusies, ka tās izredzes Straumei ir milzīgas. Ko jūs vēl pie šī varētu piebilst, Baumanes kundze? Es tiešām nevaru daudz runāt par izredzēm, jo es esmu akadēmijas locekle un mums ir kā nav atļauts runāt, izteikties daudz, bet man ir tāds viedoklis, kāpēc Straumes izredzes ir daudz lielākas nekā 50/50. Tādēļ, ka robots tika izlaists gada sākumā vai pavasarī vai vasarā, un Straume tika izlaista rudenī. Un šī saruna ap Straumi turpinājās un griezās. Un tad, kad bija tas vēlēšanu laiks, kad nominācijas tika paziņotas, un tad tas laiks starp nomināciju paziņošanu un vēlēšanu, tā balsošanas to momentu, tad šī saruna bija pašā karstumā. Skatoties no manas puses, no e-pastiem, ko es saņēmu, no rakstiem un
virsrakstiem, kas ieradās manā pastkastītē. Jā, tad es arī tā nodomāju, ka es tā, teiksim, ja skatās, cik daudz tika pieminēts robots, tas bija varbūt 1 reize un 10 reizes tika pieminēta straume. Un man liekas, ka tas, ka šī filmas nosaukums tika atgādināts vēlētāju priekšā nepārtraukti, jā, tam arī ir milzīga nozīme, tāpēc, teiksim, es pat neesmu optimistiska savā ziņā, bet, protams, ka es esmu, man tā kā es dodu priekšroku, protams, vienai filmai pret otru filmu, bet man liekas tiešām, ka objektīvi straumas izredzes ir daudz lielāks nekā 50 pret 50. Man liekas, tās ir kaut ko 95 pret 5. Mēs pie šīm tādām optimistiskām prognozēm gribētu ļoti, protams, pieturēties, bet jūs piekritat tam, jūs teicāt, ka jūs tādu ar nedaudz cinisku skatījumu iepriekš skatījāties, neņemot vērā to lielo studiju ietekme, raugoties pēc šī gada pieredzes un arī raugoties uz priekšu, jums šķiet, ka tā tendence būs, ka tas arī mainīsies un turpmāk, nākamajam projektam, ko veido Zilbalodis ar Matīsu Kažu, būs arī izredzes? Es domāju, ka nākamais projekts, tas ir nākamais projekts, to ir grūti paredzēt. Nākamā Latvijas filma, nekas nenotiek automātiski, bet tas, ka tagad Latvijas vārds ir iesēdies daudzu cilvēku galvās, ja, kad Latvija tiek asociēta ar šo brīnumu filmu, ja no maza budžeta filma, no mazas valsts, kas tiešām izgāja plaši pasaulē un atstāja milzīgi iespaidu uz miljonus cilvēkiem. Man liekas, ka tas noteikti, kad nākošo filmu izvērtēs, un, protams, ka filmai jābūt ir lieliskai tāpat, un tas uzliek spiedienu, protams, uz Matīsu un uz Gintu, bet es domāju, ka nav nekāda garantija par nākamajām filmām. Es vienkārši gribu parunāt par šo filmu, par Straumi, un man liekas, Straumi ir milzīgs izredzes. Ja mēs runājam, mums ir 2 nominācijas, ja mēs runājam mēs parasti vairāk runājam par tieši to filmetrāžas animācijas filmas nomināciju, bet labākā ārvalstu filma, tad tur Simpsonas kundze izredzes ir mazākas. Es domāju, ka tur izredzes ir mazākas, jo tur ir ārkārtīgi spēcīgi pretendenti, bet šobrīd mēs esam redzējuši, es gribētu teikt, pavisam nejaušu tādu melnā PR kampaņu pret arī Emīliju Peresu, kur, es domāju, ļoti daudz apsvērumu dēļ ir zaudējusi savas pozīcijas ļoti daudzās nominācijās. Kopumā to ir bijis 13, atgādināšu, bet te arī, es domāju, ka Straumi mēs varam vērtēt arī no tā aspekta, cik ļoti šo laikmeta garu šī filma ir spējusi notvert savā ziņā. Protams, tur blakus ir irāņu filma Svētās Vīģes sēkla, kas ir absolūti brīnišķīgs darbs un, es gribētu teikt, pat tuvu perfektai filmai, taču, teiksim, ņemsim vērā arī sociālpolitiskos aspektus. Man šobrīd ir patiešām grūti iedomāties, ka šā brīža politiskajā kontekstā irāņu filma, kaut gan disidenta veidota, spētu dabūt Oskaru, bet redzēsim. Bet attiecīgi šīs traumas pieeja šai arī klimata pārmaiņu pusē. Atceramies, ka Losandželosā plosījās ārkārtīgi postoši ugunsgrēki, un tad es domāju, ka šis arī ir aspekts, kas noteikti ir arī balsotājus ietekmējis un kas varbūt mudina skatīties uz šo filmu no citas puses. Un te mēs redzēsim jau, kā kolēģi ieskicēja to, vai balsotāji izvēlēsies tādu ļoti pragmatisku pieeju par to, ka viņi balso par kaut ko pazīstamu, vai arī viņi balso par šo, sava veida, varētu pat teikt, brīnuma darbu. Un es domāju, ka to arī nevajag novērtēt par zemu. Es domāju, ka tāds, melnais zirdziņš arī varētu Straumi būt arī šajā ārvalstu filmu kategorijā. Es varbūt mazliet papildināšu. Ir arī interesants fakts tas, ka Straumi, ja nemaldos, ir tikai 3. animācijas filma, kas vispār šajā starptautiskās filmas kategorijā ir nominēta. Līdz ar to tā vispār šim žanram ir uzskatām par uzvaru jau šī nominēšana vien. Bet, Nora, tu svētdien naktī gatavojies tādām svinībām jau arī ar 95%. Kādas ir tavas prognozes? Es droši vien, ka būšu piesardzīga
pret svinēšanu naktī no svētdienas uz pirmdienu. Un, manuprāt, ja kāds rezultāts būs uzvar, manuprāt, tas uzvaras mirklis jau bija tā saucamā klases fotogrāfija, kas tika publicēta šķiet pirms 2 dienām, jeb visu nominantu kopīgais foto, kur starp pasaules lielākajām kinozvaigznēm ir arī latvietis Gints Zilbalodis, un tas jau ir iemesls svinībām. Jā, tas ir iemesls gan svinībām, un tas ir milzīgs panākums. Animācijas filma ir veidota ar salīdzinoši nelielu budžetu, neliela arī komanda. Strauma ir veidota arī bezmaksas programmatūrā. Ir jau daudz runāts par to, kas ir pamatā šai lielajai veiksmei, gan par vēstījumu. Mēs runājam par visu kaut ko. Kāds ir jūsu tās vērtējums? Kas ir svarīgākais, kāpēc Strauma spēja uzrunāt tik plašu auditoriju visā pasaulē? Man liekas, tas, ko es jau iezīmēju ar vienu vārdu neparastums vai atšķirība. Jo man liekas jāsaprot tā, ka līdz tam, lai nonāktu skatītājs, skatoties filmu, līdz tam, lai viņš nonāk, ka viņam ārkārtīgi patīk vēstījums, ka viņam patīk tā filozofija filmā vai viņam patīk stāsts, tad viņam ir jānoskatās visa filma. Bet Strauma jau paņem ar pirmajām minūtēm ar to, ka tu redzi, ka tas ir kaut kas tāds pietiekami nebijis tavā pieredzē. Un tā ir arī, man liekas, lieta, kas ārkārtīgi palīdz filmas publicitātei, jo ir ļoti, ir daudz skaidrāk saprotams, kāpēc šī filma iekrīt prātā, paliek atmiņā, kas ir ļoti nozīmīgi. Tālāk, kad aiziet, lai sasniegtu to kritisko masu, kad visi par šo filmu runā, tur ir jābūt tā nevar būt vienkārši ļoti citām filmām līdzīga filma, tikai ar brīnišķīgu vēstījumu. Tas nestrādā. Strādā ļoti liela nozīme ir filmas formai, un pēc tam, protams, un tad, kad aiziet viss balvu sezonas, tad tur, kur iznākums ir atkarīgs no tā, cik daudz cilvēku noskatīsies un nobalsos, tad galvenā uzvara ir tikt tajā lokā, ko vispār noskatās. Un tur ir svarīga tā publicitāte, kad, ja cilvēks balsotājs jebkurā kinoakadēmijā saņem 300 filmu sarakstu, tad viņam pēc kaut kā ir jāizvēlās. Jābūt jau interesēji, par šo jau ir dzirdēts. Izvēlēties arī. Baumanis kundze, varbūt jūs varat savu viedokli arī paust, kāpēc tad Strauma ir tik unikāla un spēj uzrunāt tik daudz? Es domāju, ka tur ir ļoti daudz visādu apsvērumu un arī nav tāda maģiskā formula, ko es tā varētu vienā teikumā pateikt. Protams, ka nav runātā valoda, ka ir šī kustība, tas, kad kamera kustas un ieved tevi tajā pasaulē, un ieved to tevi tā, it kā tu tur esi klāt, tu piedalies tajā. Un arī es vienmēr, man pašā liekas, kad filmā tiek pateikts tas vēstījums, bet tas vēstījums nav tik intensīvs, viņš ir ļoti vienkāršs un ļoti tā kā, es pat nevaru pateikt, tas ļoti vienkārši, jā. Un tā ir tāda popdziesma, filma ir kā popdziesma, kurā tiek pateikts pietiekami daudz, lai tu varētu asociēties, bet netiek pateikts pārāk daudz, lai būtu pārāk specifiski, ka tu tad vairs nevari projektēt uz filmu, uz to dziesmu pats savu to domu. Jo es esmu runājis ar 50 cilvēkiem, un katram no tiem 50 cilvēkiem bija katram pašam sava cita doma, par ko ir filma. Un tas man liekas ļoti interesanti, kad filma atļauj tev projicēt uz to, ko tu gribi redzēt, ko tu redzi, ko tu saredzi. Un man liekas, tas ir varbūt tā panākuma atslēga. Man tā liekas, bet es varbūt maldos. Es domāju, ka jums ir diezgan liels eksperts viedoklis, bet, ja mēs runājam par arī Straumas triumfu, ļoti lieli panākumi bija tieši Meksikas kinoteātros. Simpsons kundze, varbūt jums ir skaidrojums kāds, kāpēc tieši tur? Es domāju, ka to mēs varam attiecināt uz visu pasauli, jo, kā jau arī Signa Baumana minēja, ka šai filmai ir sava veida universalitāte. Mēs ļoti daudz, varbūt jēdzieniski runājam par universālu kino,
Bet šis darbs, arī kā mēs redzējām intervijā ar Matīs Kažu, ka šo darbu uztver pat dzīvnieki, tas iet jau krietni pāri sugu robežām, un ka šī filma tiešām ir kā tāds audekls, kuru mēs paši, neatkarīgi no mūsu kultūra bagāžas, varam likt virsū tās ekspektācijas un tās lietas un tās pieredzes, tādā veidā arī tik daudzveidīgi līdzpārdzīvojot. Un, protams, ka Meksikas gadījumā, neaizmirsīsim, ka viņi ļoti kaismīgi ienīst, es nevairīšos arī šī vārda ienīst Emīliju Peresu, jo tas ir darbs, kas tomēr ir, ko ir veidojis franču režisors bez acīm redzami būtiskām zināšanām gan par Meksiku, gan par tās kultūru. Un te mēs redzam diezgan stereotipisku atainojumu, un tad es domāju, ka šī filma, kas ir tāds ļoti naivs un tīrs labākā šī vārda izpausmē, līdzās kaut kam, kas šķiet dara neslavu, es domāju, ka te ir tādi divi pretpoli. Ļoti svarīgu kultūras to sajūtu par izmirušām civilizācijām, visas tās tie milzīgie fonā. Mierīgi varētu atgādināt Inku bijušās civilizācijas vai kaut ko tam līdzīgu. To es tikko izdomāju, kāpēc meksikāņi varētu pavilkties. Neaizmirsīsim to, ka meksikāņu režisors Guillermo del Toro bija viens no pirmajiem, kas jau pēc Kanām pateica, ka viņš sapcīt arī animācijas filmu režisors, kā mēs to zinām, un viņš teica, ka viņš atbalsta šo filmu un ir tam zap. Jā, un viņa līdzcilvēki tautieši vienkārši saprat, ka šito mēs skatāmies. Jā. Tā kā mēs tikko dzirdējām, ka tādu konkrētu formulu panākumiem mēs nevaram pateikt, bet viens, ko piemin daudzi, ka tur nav dialogu, un tas ir daudz vieglāk izmantot gan kaut kādus efektus, ko saka gan pats Gins Zilbalodis. Tad varbūt arī nākamajā filmā, Matīs Kaža jau ieskicēja, ka tur būs kādas sarunas un dialogi, bet varbūt vajadzēja pieturēties pie šīs tādas pārbaudītas schēmas un neietvert sarunas. Es domāju, ka tā dialoga neesamība, tas ir arī tāds praktisks iemesls, kāpēc straumē šobrīd ir tādi panākumi gan tulkošanas, gan titrēšanas ziņā. Un tur droši vien Kristīna varēs varbūt labāk pastāstīt par paradumiem, kādi ir, teiksim, Amerikā. Filmu skatīšanās paradumi, bet par nākamo filmu es nezinu, vai mums tur vajadzētu teikt kaut ko priekšā, droši vien, ko viņiem labāk darīt vai nē, jo, lai ļausimies tam, ko vienkārši Zilbalodis un Kažs būs izdomājuši. Tas, kas ir šodien svarīgs pagrieziens, arī filmu sāk izrādīt Ķīnā. Ko mēs varam teikt? Matīs Kažs teica, ka grūti paredzēt, vai tur būs ļoti liela panākuma, vai tieši otrādi, vai varam prognozēt? Es sakot, ļoti grūti atbildēt. Es zinu, ka šobrīd Ķīnā ir savs animācijas superhīts vietējiem tirgum, kurš ir kļuvis par visu laiku skatītāko animācijas filmu kino vēsturē ar kaut kādiem miljardu peļņu. Līdz ar ko varbūt, kad uz tā viļņa viņi arī gribēs redzēt kaut ko citu. Bet mēs zinām gadījumus, kad arī Eiropas darbi rezonē Āzijas valstīs tieši tāpēc, ka viņi ir atšķirīgi. Tāpēc es domāju, ka es ļoti ceru, ka viss būs forši. Nav iemesla domāt, ka nebūs. Bet, starp citu, es biju dzirdējis tieši pretējais viedoklis, un tas bija no latviešiem, kad filmu ir grūti skatīties, jo tur neko nerunā. Viņi ir pieraduši, kur ir dialogi. Līdz ar ko viņus iespējams iepriecinās, ka nākamajā filmā tomēr dialogi būs, un arī šai ideja ir savi fani. Ja mēs runājam arī par straumes vērtējumu, LSM bija arī raksts, kur tad leģendāras animācijas filmas Ledus laikmets režisors Kris Vedžs teica, ka strauma piedāvā vislielāko jaunradi. Baumanis kundze, straume mainīs animācijas filmas nākotnē? Tas ir kāds pagrieziena punkts nozarē? Es vairāk baidos par to, ka nākošos 5 gadus mēs redzēsim straumes variācijas no daudziem jauniem iedvesmotiem animatoriem, kuri gribēs atkārtot tās straumes panākumus un radīs bezdialogu filmas ar dzīvniekiem. Un kā šeit saka, I'm not looking forward. Man liekas, kā es jau teicu, ka nav tāda panākuma formulas, un katra jauna filma tomēr ir jauna tā kā izaicinājums un jauns kaut kas savādāks. Ja? Bet, es nezinu, tas man ir, jā. Bet par tām izredzēm iegūt Oskaru mēs parunājam, bet ko tas, piemēram, skaidrs, ka tas ir liela, milzīga atzinība, prieks, bet kāda ir
tādas sekas pašai gan animācijas filmai, gan komandai? Vai mēs varam teikt, ka uzreiz būs vēl lielāka auditorija, vai būs vieglāk piesaistīt finansējumu nākamajiem projektiem? Kas ir tas galvenais, kas mainītos? Es vispār teiktu, ka mums ir ļoti jāuzmanās ar tādām brīnuma gaidām par to, kas būs tālāk, gan tajā kontekstā, kā mēs skatāmies uz Ginta Zilbaložu un citu animatoru darbiem, jo ir jāsaprot to, ka Straume pamatā, protams, ļoti labs kinematogrāfisks darbs, bet tajā pašā laikā tur tika ieguldīts neaptveram liels darbs gan no producenta, gan no izplatītājiem, gan no citiem iesaistītajiem, lai gan nonāktu Kannu kinofestivālā, lai arī spētu tad tālāk uzņemt to publicitātes vilni. Un te, protams, mēs redzēsim arī, ja Ķīnā viņi spēs arī uzlikt uz šī publicitātes viļņa un pulcēt skatītājus, tad droši vien arī būs tas veiksmes scenārijs. Bet, skatoties ilgtermiņā, es domāju, ka arī tas, ko sarunās ar nozari, es esmu dzirdējusi, ka animācijas filmu veidotāji un arī citi filmu veidotāji Latvijā ļoti cer, ka šis traumas pozitīvais precedents, šī popularitāte spēs piesaistīt uzmanību arī citām filmām. Un te es arī gribētu aicināt arī mūs būt nedaudz patriotiskākiem un attiekties ar lielāku pašcieņu pret to kino, kas mums top, jo Straume, es atgādināšu, ir Latvijas kino augstākais punkts, nevis tā sākums, jo ir ārkārtīgi daudz režisoru, kā piemēram Signa Baumane, Edmunds Jansons, kuriem arī šobrīd pilnmetrāžas filmas top. Un viņi visi savā veidā jau šo ceļu ir bruģējuši. Viņi ir piedalījušies Annecy, kas ir lielākais un nozīmīgākais animācijas festivāls Francijā. Un šie Straumes panākumi nav notikuši tukšā vietā. Un te es gribētu aicināt gan mūs pašus, gan skatītājus, gan arī politiķus, arī novērtēt arī to Latvijas kino, kas top arī negaidot šo tādu pārpasaulīgu veiksmes brīdi, jo filmas top, tās tiek izrādītas starptautiskos festivālos, tās tiek godalgotas, un tas notiek regulāri jau kopš neatkarības atgūšanas. Jā, tas ir labs arī punkts, bet par to, ko es gribētu vēl par Straumes komandu nedaudz parunāt. Tev bija intervija arī ar Matiju Skažu iepriekš, un jūs runājat par to arī radošo neatkarību, ka bija piedāvājumi no Holivudas, bet radošas neatkarības dēļ sadarbība tādā veidā veidošanas posmā, varbūt izplatīšanas posmā. Tas ir labākais veids, ja filmas veidotāji tā uzskata? Es domāju, ka tas... Noteikti ņemot vērā to, ka Matijs Kaža pats ir studējis ASV un zina to drēbi droši vien labāk nekā varbūt mēs no ārpuses skatoties. Un viņi šobrīd, šie panākumi un publicitāte ir, teiksim tā, tajā kritiskās masas apjomā pieauguši tik tālu, ka viņi tiešām var atļauties izvēlēties, ko viņi grib darīt un kā viņi grib darīt. Un ja viņi šeit Latvijā tiešām var uztaisīt mūsu studio Ghibli, un vēl sadarboties ar Holivudu, izmantojot to savā labā, nevis pakļaujoties lielu studiju vai lielu izplatītāju stingriem nosacījumiem, tad, manuprāt, tas ir tikai un vienīgi labi un pareizi. Gribu arī Baumanas kundzei pajautāt, pēc šādiem lieliem panākumiem, kad arī būs lielas noteikti auditorijas gaidas, saglabāt to radošo neatkarību, darīt to, ko tu tikai pats vēlies un nemēģināt izpatikt auditorijai, tas ir sarežģīti māksliniekam? Jā, es domāju, ka noteikti sarežģīti, un es ļoti raizējos par Gintu, jo tagad spiediens ir liels. Nākošais darbs, kā viņš tiks ar to galā, es ļoti par to raizējos. Un man bija ļoti, ļoti liels prieks, kad es izlasīju ziņās, ka viņš ir atteicies no Holivudas sadarbības. Man liekas, tas ir ļoti gudrs lēmums, jo es esmu redzējusi ļoti daudz Eiropas animators, režisori, kuri tiek pārvilināti uz Holivudu, viņi pārceļas uz Losandželosu, un tad gadiem sēž un gaida, kad projekts iznāks, kad būs, un nekas nenotiek. Gadiem man ir vairāki tādi draugi, kuri joprojām sēž jau 20 gadus, sēž un gaida, kad tad būs tas lielais projekts, ko viņiem Holivuda bija piedāvājusi, jo tur nepārtraukti viņi pret režisoriem izturās kā pret
tā kā, smiltīm, tā kā, viens vai otrs vai projekts, un tas nesanāca, un viņiem nav nekādas tādas atbildības par to, ka tas cilvēks ir tomēr gaida un ir pārcēlies uz Losandželosu. Es domāju, tas bija ļoti gudri no Ginta darīts, ka viņš ir atteicies no šīs sadarbības, bet, teiksim, saglabāt savu neatkarību un neizpatikt auditorijai. Man liekas, ka Gins jau ir šajā ceļā, ka viņš jau nākošo filmu viņš taisīs ar dialogiem, kā mēs dzirdējām. Un tas jau ir, un viņš arī teicis, ka viņš negrib taisīt vienu un to pašu filmu, kad viņš grib kaut ko citu taisīt. Un man liekas, ka pat ja tā filma nav, pat tai jaunajai filmai nav tik liela panākumi kā Straumei, tad tas ir tomēr tas ir mākslinieka ceļš un mākslinieka risks, un mums tas ir jāciena. Un es domāju, ka viņa filma, protams, jaunā filmai būs panākumi, bet mums nav jāgaida no Ginta katru reizi, ka viņš kaut kādu jaunu filmu taisa, ka tā būs nākošā Straume. Viņam ir šī mākslinieka brīvība un šī sajūta, ka viņš grib eksperimentēt un darīt kaut ko jaunu. Man liekas, mums tas ir jārespektē. Noteikti gaidīsim šo jauno filmu, bet nedaudz par nozarē. Es gribu parunāt par ietekmi uz animācijas un arī filmu nozari kopumā Latvijā, bet pirms mēs ejam pie šīs sarunas nedaudz par Oskaru. Matīs Kažs teica, daudz diezgan biļetes viņiem tika uz šo ceremoniju, bet diskusijas raisīja kultūras ministrs Agnes Slācis plānotā piedalīšanās. Mums ir arī skatītāji jautājums tieši par to, vai kultūras ministrei jābūt Holivudā šajā gadījumā, kāds viņai tur nopelns. Mēs dzirdējām skaidrojumu no kultūras ministrijas, ka tas nav tikai ceremonijas dēļ, ka viņi plāno arī tikties ar Netflix, citiem kinoindustrijas pārstāvjiem. Nora, kāds ministrei nopelns, vai viņai tur ir jābūt? Šajā gadījumā, manuprāt, tas tiešām ir tāds kultūras diplomātijas jautājums. Un, pirmkārt, ja viņa ir saņēmusi ielūgumu no pašiem filmas veidotājiem, otrkārt, ja viņa nebrauc vienkārši ekskursijā un izbaudīt pasākumu, bet tiešām viņai ir sarunātas tikšanās un darba vizītes, un plus vēl viņa arī brauc viena pati, tad, manuprāt, tas tomēr ir šajā gadījumā izmantojams un būtisks faktors, ka viņa brauc līdzi. Jābūt ministrei turklāt. Spēs viņa veidot jaunas sadarbības? Ja jūs redzat manu personīgo viedokli tieši par šo jautājumu, kas ir acīmredzami ļoti mūsu sabiedrībā sāpīgs un aktuāls, es teiktu, ka es to redzu tikai to kā sabiedrības neusticēšanos konkrētai kultūras ministrei, tāpēc, ka neviens neapšauba filmas veidotāju vai, piemēram, Nacionālā kinocentra vadītājs Dītas Rietumas klātbūtni. Visi apšauba, un tieši tā tiek pacelts jautājums, kāds viņai tur nopelns, kā mēs tikko redzējām komentāros, un es domāju, ka tas ir tāds bišķiņ sabiedrības vairāk sabiedrības veids, kā izteikt savu neapmierinātību, varbūt ar kultūras ministriju, varbūt ar valdības darbu kā tādu, un tas ir vispār. Tā ir ļoti sena sabiedrības neusticēšanās vispār valdības pārstāvjiem, jebkas, ko šis ir klasisks gadījums, kur var pieķerties un sākt apšaubīt. Uz papīra, protams, ka tas tā ir darba vizīte, arī, ja tā nebūtu, tas būtu forši, ka mūsējā tur ir klāt, mūsējā aizbrauc, reprezentē valstu un tā tālāk. Bet mēs redzam, ka cilvēki tomēr neusticās politiķiem un viņi domā, kāpēc tas ir vajadzīgs par mūsu naudu. Sākās visi šie jautājumi, kas attiecās. Es domāju, ka tas ir daļai par to, kad, ja tiek pateikts kā skaidrojums, ka mums būs tikšanās ar Netflix, tad sabiedrības uzticēšanās tam, ka tas kaut kā rezultēsies, ir diezgan tuvu nulei. Bet, ja tas rezultēsies, tad droši vien, varbūt arī paldies, neteiks. Bet jums šķiet rezultēsies ar kaut ko šādas sarunas? Būs labums mūsu industrijai, kinoindustrijai? Viss ir atkarīgs no tā, ar ko un kāda šīs sarunas ir ieplānotas. Droši vien no manas perspektīvas ir svarīgi, lai tas arī ir tādā politiski diplomātiskos svaru kausos liekams, lai, teiksim, tur arī ir pretī ministrs kalibra cilvēks, ar ko šīs sarunas notiek, bet kopumā man šķiet, ka ministru klātbūtne šādos pasākumos, tas savā veidā tomēr arī ir tāds žests arī mums pašiem par to, ka mūsu kino, mūsu kultūras panākumi ir būtiski, jo Kannās bija klātesoši iepriekšējā kultūras ministra, arī šī kultūras ministra ir bijusi klātesoši arī Eiropas Kino akadēmijas balvu pasniegšanā. Un, ja man ir jāizvēlās starp to, vai
ministrs ierodas uz balvu pasniegšanu vai nē, tad es droši vien vairāk priecātos par to, ka šī uzmanība kino nozarē tiek izrādīta. Bet, tas ir kāds priekšnoteikums tam, lai mēs sāktu runāt par ilgtermiņa finansējumu nozarei, tādu pārskatāmu nozari, protams, ka cerētu, ka tas ir pieaugoši. No otras puses mēs dzirdam tās vajadzības, aizsardzības izdevumu palielinājums, ko mēs varam par to teikt par budžetu nozari. Nu jā, nē, protams, ka šajā brīdī tā finansiālā situācija ir, pateicoties straumei, ļoti spilgti mainījusies dažādos punktos, bet kā jau reiz Gins Grūbe nesen teica, jāatcerās, ka filmu nozares panākumi nav nekādi neparedzēti gadījumi. Var sakot, nav ilgtspējīgi būvēt filmu nozares finansējumu uz līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Tas vienkārši būtu kaut kā... Protams, ka šajā laikā ir dažādi lielāki un mazāki maksājumi atrasti, sameklēti budžetā, bet... Tas ir tāds... Mums ir panākums, tas ir populāri. Mēs tagad iedodam naudu, kas būs nākotnē. To grūti pateikt. Jā, bet tas arī jāsaprot, ka tas jau ir arī ilgtermiņa darbs ar runāšanu, pārliecināšanu politikas gaiteņos, ar šīs naudas meklēšanu, jo, protams, ka tad budžeta esošajā situācijā nav iespējams pēkšņi kaut ko samainīt. Tā kā... Man gribētos tomēr piebilst par to, ka Latvija ir neatkarīga jau cik gadus, un mums ir ļoti ilgu laiku iztrūkusi ļoti mērķtiecīga kultūra politika gan kino, gan citos jautājumos. Un šobrīd, protams, Straume ir ar saviem panākumiem labs brīdis, lai par to runātu, bet, manuprāt, ka te atkal iezīmēs vēl viena problēma par to, ka labi šobrīd ir atrasts papildus miljonu finansējums animācijai, bet mums ir jāspēj šo visu darīt arī ilgākā laika nogrieznī, mērķtiecīgi, nevis reakcionāri, jo tas, ka šobrīd būs šis miljons animācijai un tad pēc tam nākamajā gadā atkal nebūs, mēs vienkārši šobrīd kā nozare starptautiski esam viens nekonkurētspējīgi, un otrs mēs esam tādi ļoti nepastāvīgi partneri, ar kuru ieguldījumu starptautiskie filmu veidotāji nevar rēķināties. Ja mēs runājam par nozares attīstību, tas traumas efekts, ja mēs runājam par politiķu lēmumiem, būs ilgstoši nora? Es varbūt papildināšu, vēl paturpināšu to, ko teica abas Kristīnas par to, ka pat, manuprāt, ir jāskatās vēl plašāk par šo te pārliecināšanu un runām dažādu ministriju gaiteņos, un tas, manuprāt, būtu vispār par kaut kādu domāšanas un attieksmes maiņu, jo ja mēs šeit, piemēram, sēdētu varbūt drusku citā situācijā un drusku citā sastāvā un, piemēram, runāt par akadēmisko mūziku un par akadēmiskās mūzikas kolektīvu mūziķu atalgojumu, mēs nonāktu tieši pie tā paša, ka tie ir kolektīvi kā Valsts simfoniskais orķestrs vai Latvijas radiokors vai Valsts akadēmiskais kors Latvijas, kas nes Latvijas vārdu pasaulē un spoži nes pasaulē ar balvām. Un tas, kā Kristīna saka, tas nerodās tukšā vietā, un tam nevajadzētu būt tā, ka tajā brīdī mums ir šīs hokeja vai basketbola tipa medaļas, ka tajā brīdī tiek meklēta nauda no neparedzētiem gadījumiem. Tā ir runa vispār par attieksmes, par mindseta, par domāšanas maiņu, pret kultūras nozari kā tādu, pret kultūra politiku, kura nebūtu jāmētā pa gaitiņiem, un tad, kur kaut kas paliek pāri, tad tur piešķir. Lai nebūtu publicitātē, jāsaka, ka iedosim balvu tāpat kā sportistiem. Jo, redz, sportā tā tad sistēma jau ir skaidra, tur viss saprotams, kā notiek. Mēs tagad kaut kā skrienam pakaļ un mēģinam reaģēt. Jā, sportā arī visticamākais ir diezgan skaidri tie virzieni, kur mums vajadzētu startēt, un tie man šeit ir, mēs saprotam, ok, mums ir hokejs, mums ir kaut kas vēl, un šeit ir tieši līdzīgi, kad ļoti pareizi saka, ka jābūt domāšanas līmenī. Ilgtermiņā Straume tapa 5 gadus. 5 gadiem, cik valdības var paspēt nomainīties, un par nākamajiem droši vien vēl, bet ja ir skaidra, domāšanas līmenī, un pat nevis uz papīra vai lēmumu, vai tieši tā galvā, ka ok, mums ir talantīgi animatori, tagad mēs to zinām, visa pasaule to redz. Ko mēs darām? Ejam un investējam animācijas nozarē, jo mums ir skaidrs, ka tie animatori ir, idejas ir, attiecīgi mums ir nepieciešama infrastruktūra, kurā ieguldīt līdzekļus, un ar šo mēs varēsim startēt. Iespējams, mēs nevarēsim startēt pasaules kino līmenī ar vērienīgiem vēsturiskiem supergrāviem. Tā kā tas nebūs mūsu, vai arī, kā mēs esam droši vien bišķi citā sastāvā, bet noteikti runājuši, mēs atrodamies Baltijas valstīs pašā centrā, mums ir jūra, meži un tā tālāk, brauciet uz šejieni, filmējiet,
ieguldīsim infrastruktūrā, lai Hollywooda pie mums filmē savas filmas, ārskatus, iekšskats tā tālāk. Izvēlēsimies tos virzienus, kuros mēs esam spēcīgi, investēsim tajos, bet ar to domājot, ka vispirms jau galvā domājot, ka šo filmēšanu pie mums tur arī mēs politiskās diskusijas bija, jautājumi bija gan nozarei. Es domāju, ka tas arī atsevišķas tādas diskusijas jautājumus. Es gribēju paturpināt vēl par to, ka kaut kā es ļoti citēju nozares kolēģis šodien, bet savukārt Alisa Zariņa, es lasīju vienu viņas komentāru, kur teica ārkārtīgi pareizi. Ir diezgan naivi un bērnišķīgi iedomāties, ka tagad, tā kā Strauma ir animācijas filma, tad Latvijā ir attīstāma tikai animācijas nozare. Tas ir diezgan apšaubāmi, bet tā pareizā lieta, kur visvairāk ieguldīt, būtu producentu izglītošana, attīstīšana, dodot viņiem iespējas, un, protams, arī tas finansējuma pieaugums nozarei palīdzētu tieši producentiem strādāt, jo es arī turpināšu apgalvot, ka filmā Straume vismaz 50/50 ir ne tikai Gints Zilblods, bet Matīs Skaža kā producents, kurš uzbūvēja šo starptautisko kopražojumu, kurš savāca šos 3 miljonus, 3,5, ko Latvija kā valsts ar savu filmu nozares finansējumu nekad nebūtu varējusi šai vienai filmai, vai arī tas izstietos uz 10 gadiem. Viņš uzbūvēja šo kopražojumu un noturēja, ka tā ir Latvijas filma, tomēr nevis Francijas vai Beļģijas. Un tas ir ārkārtīgi svarīgs producenta darbs, un tieši producēšana būtu tas, kas tad mums palīdzētu visai nozarei. Es gribētu iesaistīt Baumanas kundzi un pajautāt, no jūsu skatu punkta, ko mēs šeit ārpus pieminētāji jau varētu darīt nozares attīstības labad un lai atbalstītu, palīdzētu jaunajiem talantiem? Jā, man liekas, viss, ko jūs teicāt, es visam pilnīgi piekrītu, bet no manas skatu punkta es jūtu, ka Latvijā no animācijas skatu punkta nav tādas infrastruktūras, kur varētu ierasties režisors vai producents no ārpuses un izmantot šo struktūru, lai radītu jaunu filmu. Ja, mums katru reizi, kad mans projekts top, vienmēr kaut kas ir jāsakasa kopā un to cilvēku, kas varētu regulāri, tā kā profesionāli cilvēki, kas varētu strādāt nepārtraukti, turpināt strādāt no filmas pie filmas, tāda cilvēku, man liekas, Latvijā nemaz nav. Animatori vai krāsotāji vai kompozitori, tā ir tāda vesela infrastruktūra. Un es zinu, ka Latvijā ir vairākas animācijas skolas, un es nesen prasīju Vladimiram Lešovam, es prasu, kur paliek šie jaunie cilvēki, kad viņi pabeidz skolu, un viņš teica, kaut kur izklīst, kaut ko dara, es arī nezinu, kur viņi paliek, bet katru gadu, man liekas, varbūt kādi 30 jauni cilvēki beidz skolu, apmācās animāciju, un viņi pazūd, jo es viņus neredzu kad es strādāju, mūsu katru reizi kaut ko meklējam, un kaut kas, cilvēks, kas varētu strādāt pie filmas, un es nezinu, kur paliek šie jaunie cilvēki, kas pabeidz animācijas skolas. Faktiski studijas. vēl ir daudz darāmā, lai Straumes efekts turpinātos un spētu radīt vēl tādus. Bet man liekas, man liekas, ka tiešām Gints, ja mēs zinām Ginta stāstu, kad viņš nesaņēma šo atbalstu uzreiz, un tā bija viņa ģimene daudz, kas viņam palīdzēja, atbalstīja, un tikai tad vēlāk nāca šis lielais atbalsts un producenta atbalsts. Un tas, kad jauniem cilvēkiem, kas mēģina ielausties šajā animācijas industrijā, kad bez šī atbalsta nav iespējams izveidot, ne attīstīt šo talantu. Ja? Un daudziem cilvēkiem nav tādu apstākļu, lai viņi varētu kaut ko paši savā garā taisīt, jo viņiem jāmaksā īre, viņiem kaut kas ir jāēd, viņiem kaut kas ir jāpelna, lai varētu atbalstīt savu dzīvošanu, eksistenci. Ja? Un tāpēc man liekas, ka, kā jūs teicāt, kad ir vajadzīga šī stratēģija, vispārīga stratēģija, ko mēs darām animācijas industrijā vai kultūras nozarē, kā mēs atbalstām savus jaunos talantus. Jā, Matīs kundze, jūs gribētu ko? Es gribēju apmēram par to pašu piebilst, ka
Viens, ko Strauma ir atnesusi šajā te pietiekami bēdīgā ainā, ko Signa iezīmēja, varbūt šie jaunie cilvēki, kas pabeidz animācijas skolas, izklīst tāpēc, ka viņi domā, ka ir jāsēž un jāgaida kaut kādi lielie finansiāli apjomīgie projekti, kuru, protams, Latvijā nav, un tad cik tad mums top tās filmetrāžas filmas, un tur ir visiem pie tā nav darba, bet Strauma parādīja to, ka faktiski tāds entuziasms un šis te neatmaksātais darbs, mazapmaksātais, ko nevajadzētu, protams, attīstīt kā sistēmu. Tāpēc man liekas ļoti kaitīgi ir tie teksti, kāpēc vispār vēl vajag filmu nozarei finansējumu. Reku Džekera bezmaksas programmu uztaisīja par velti filmu vislētāko, ja? Tas ir absolūti nepareizs domu gājiens, jo visi kinematogrāfisti zina, ka mazbudžeta filmu tu var vienu savā mūžā uztaisīt, ja tas nav normāls, nav talantīgi cilvēki, tīšām jānolēmj uz kaut kādu tādu eksistenci. Bet šis Traumas piemērs parāda to, tas varētu piešķirt kaut kādu entuziasma procentu pacelt tajos jaunajos cilvēkos, ka viņiem nav jāgaida, kamēr viņus pieņems darbā kaut kur. Viņi var kaut kādā veidā tikt paši uz augšu. Par to nozares attīstību mēs varētu vēl daudz runāt, ko mēs sagaidītu no valsts puses, varbūt no politikas veidotājiem, bet es gribētu arī par pašu filmu nozari vai animācijas filmu nozari parunāt, ko var mācīties no Straumas. Mēs daudz pieminējam producenta darbu. Mēs varam arī parādīt ziņas par to, kā tiek veidoti sociālie tīkli un kāda ir atzinība Ginta Zilbaloža Instagramam. Kas ir tas svarīgākais, ko mēs šeit uz vietas varam mācīties, Nora? Manuprāt, mēs jau iepriekš par to mazliet pieskārāmies šai tēmai aizkadrā, ka Gintam Zilbalodim ir ārkārtīgi veiksmīgi uzbūvēta sociālo mēdīju komunikācija, un šobrīd es nezinu, vai tur ir kāds cilvēks, kas dara viņa vietā, vai viņš dara to pats un vienkārši dara to intuitīvi, un tas kaut kādā brīdī ir sācis velties un sniega bumbas efekts, lūk, ir Vogue sasniedzis, ka tas ir labākais, kas ir šajā balvu sezonā, bet katrā ziņā tur, manuprāt, tur pat ir saskatām zināma stratēģija, kā un ko kurā brīdī publicēt, un tur ir lietas, kas sirsnīgi aizkustina, kā Gints Zilbalodis, piemēram, ar suni kopā skatās Oskara nominācijas izziņošanu. Vienlaikus viņš ēd ābolu, kas ir acīm redzams citāts no kāda cita režisora, no Rubena Ēstlunda. Arī šāda paša video, kur gan viņš nesagaidīja savu Oskara nomināciju, un tas savukārt nostrādā uz cilvēkiem, kas varbūt vairāk zina visādas kino pasaules nianses. Un jā, tas ir, vai viņš to dara pats, vai to dara viņa vietā kāds cits, to es nezinu, bet manuprāt tā sociālo mediju komunikācija viņam ir super veiksmīga, kas arī noteikti ir kaut kāds papildu punkts tajā visā viņa panākumu straumē. Jā, protams, viens ir darbs, ko tu radīji, otrs, kā tu par to komunicē, tas ir viens no aspektiem, ko vēl filmu nozare varētu iegūt no šī stāsta. Laikam jau, kad visu, ko vajag pateikt, es teiktu, kad ir neapšaubāms tas, kad cilvēks 5 gadus taisīs vienu filmu viens pats, darīs visu, sēdēs mājās, nevis gājis balēties ar draugiem savos agrajos 20 gados un gluži vien palaidis garām pilnīgi visu to, ko citi nav palaiduši garām. Tāda ir tā realitāte. Un tad taisīja otru filmu, principā tāpatās tikai jau ar komandas palīdzību, un tagad viņam ir pasaules slava. Tu nevari to nekādā veidā apgāzt, ka tas ir iespējams. Viņš taisīja to sākumā viens pats, tas ir pilnīgs autordarbs, viņš taisīja to ar bezmaksas programmatūru. Tas tiešām ir iespējams, un tas vienkārši pierāda to, ka jā, un tas nāk no mazās Latvijas, tā kā tu nevari vairs teikt, ka hei, tas viss ir fantāzija, tu to nevari. Un varbūt, ka tiešām kaut kādos agrīnos 20, kad tev ir tas entuziasms to darīt un ieguldīt laiku, šis piemērs ir visvairāk vajadzīgs. Manuprāt, šajā gadījumā arī vecāku atbalsts ir ļoti būtisks. Jā, ģimenes atbalsts. Bet tev vecāki arī redz, ka tas ir iespējams, ja savu bērniņu atbalsta. Nevis, ka viņš sēž tur tajos kompjuteros un kaut ko tur bakstarpēli, bet... Jā, neuztver to tā, ka ej prom no tā datora, neblendz ekrānā. Es gribētu vienu būtisku aspektu tomēr arī minēt par to, ka Gints Zilbaložs pirmās filmas bija īsfilmas, un animācijas formātā, animācijas žanrā īsfilmas formāts ir ārkārtīgi būtisks, lai kino veidotāji varētu testēt, tā teikt, savu talantu, meklēt savus rokrakstus, jo pilnmetrāžas animācija, protams, ir ilgs un ārkārtīgi resursu ietilpīgs darbs, un savukārt šī īsfilmu formāts, manuprāt, arī kā paši animatori sāka, ir ļoti vērtīgs placdarms
ceļā uz šīm pilnmetrāžas filmām. Un te es atkal gribētu iedrošināt arī gan skatītājus, gan arī lūkojoties uz valsts atbalstu, arī vairāk tomēr popularizēt īsfilmu formātu. Mums šobrīd arī ir īsfilmu aģentūra, kas ļoti aktīvi darbojas starptautiski. Es domāju, ka tas arī noteikti ir viens virziens, kurā mēs varam skatīties pēc nākamajiem talantiem. Bet tas, ko jūs daudz šeit pieminējāt, šo ilgu un tādu pašaizliedzīgu darbu pie šīs animācijas filma, vispār tas tāds ļoti iedvesmojošs stāsts. Tad ilgs darbs, bez liela budžeta, kā jau mēs teicām, bez lieliem kompromisiem, saglabājot šo radošo neatkarību. Paši Straumes varoņi, filmas veidotāji gandrīz jau kā filmas varoņi varbūt varam sagaidīt kādu darbu par to, kā tapa šī filma, kādu iedvesmas pilnu. Jā, viss tāds sapnis. Mēs ar Kristīnu droši vien nedrīkstam neko daudz runāt, bet mēs esam atbalstījušas attīstības stadijā Ginta Zilbaloža nākamo projektu. Tā kā skaidrs, ka darbs notiek, bet man liekas, ka Gints Zilbalodis ir viena īpaša personība. Kā cilvēks es pilnīgi ticu, ka tas Vogue atzīmētā iedvesma nāk no viņa paša. Un tas, kā Matīs Kaža tūlīt pēc Kannām ziņoja, ka viss jau tūlīt pēc Kannām Gints atsūtīja muzikālo motīvu un oficiāli sāk strādāt pie jaunās filmas viesnīcu istabās, visur, kur viņš ceļo pa pasauli. Mēs te varam domāt, ko gribam un ieteikt, ko gribam. Gints Zilbalodis zina, kur viņš iet, viņš zina, ko viņš darīs, un viņam ir savu pārliecību, un viņš īsti nav izkustināms šajā te savā pārliecībā. Varbūt nesaistīt ar kino, es tomēr visu introvertu vārdā gribētu teikt, ka Gints Zilbalodis ir introvertu varonis, jo, manuprāt, ka būt šajā publicitātes kampaņā un nemitīgi būt saskarsmē ar citiem cilvēkiem un būt šajā starmešu gaismā no cilvēka, kas savā ziņā ir diezgan introverts, ir, manuprāt, ārkārtīgi daudz prasīts, un man liekas, ka tas tīri cilvēciski ir kaut kas, kas ir ļoti, ļoti iedvesmojoši. Un tas noteikti palīdz arī filmas publicitātei, jo ir daudz skaistāk, ja filmas režisors ir mazs aizkustinošs puisītis, kas pārsvarā kautreiz, nevis lecīgs kretīns, kas staigā pa gaiteņiem, ja? Bet tas kaut kā, bet tas, ka viņš Globusu ceremonijā, viņš var sakoncentrēties un precīzi bez neviena lieka vārda pateikt visu to vēstījumu, kas pēc tam aiziet pa tīkliem, tāpēc, ka tas ir tik precīzi pateikts. Jā, tur ir daudz iedvesmas, un mēs tādu visu Straumes viļņu esam ļoti priecīgi, bet Baumanis kundze gribētu jums pajautāt. Ko mēs bieži runājam par sabiedrības vienotību, kas mūs vieno, kā mums virzīties uz priekšu, uz šī prieka viļņa par Straumi. Kas ir tas, ko mēs varētu kā sabiedrība varbūt atcerēties, paturēt prātā, domājot par nākotni? Jā, tas tāds diezgan interesants jautājums. Man liekas, ka mums, latviešiem, būtu tiešām jāiemācās dzīvot ar prieku par saviem talantiem. Ja? Bieži vien mēs esam diezgan kritiski viens pret otru, un šeit tomēr mēs varam iemācīties atbalstīt viens otru un dzīvot līdzi un priecāties par saviem talantiem. Un tas, ka Latvijā šāda filma Straume varēja tapt tikai Latvijā, man tā liekas, tikai Latvijā tas varēja tādu uztaisīt, jo mums latviešiem, kā es redzu, tas tā vispārināti, bet mums ir īpaša attieksme ar dabu un īpaša attieksme pret dzīvniekiem, un šī mentalitāte ir atspoguļota filmā, un Amerikā tādu filmu nekad nevarētu uztaisīt, jo nav šīs saites ar dabu tādā veidā, kā ir Latvijā. Varbūt, kad es izklausos diezgan nacionalistiski tagad, un tā vispārināt runāju visu latviešu vārdā, bet es domāju, ka mums, latviešiem, kas dzīvo Latvijā, arī visiem, kas dzīvo Latvijā, ir šī īpaša vizuālā un kulturālā domāšana, kas atspoguļojas arī mākslas darbos. Es domāju, apmēram tā. Paldies, un jūsu flangam noslēguma jautājums, ko mums iesūtīja arī skatītājs. Atceramies, kas mums notika pēc panākumiem hokejā, ja Straume dabūs Oskaru, vai valsti būtu jāizsludina brīvdiena, lai pirmdien varam mierīgi svinēt? Manuprāt, pēc tās hokeja, es pārstāvu to flangu, ka pēc hokeja uzvaras bronzas precīzāk,
toreiz strauji izsludinātā brīvdiena bija viena no muļķīgākajām lietām un populistiskākajām lietām, kas tika izdarīta, un pie kām hokeja spēle beidzās vēl nedaudz pirms pusnakts. Šobrīd runa ir par kaut kādiem 4-5 no rīta. Manuprāt, būs atkal ļoti daudz bēdīgu cilvēku, kuriem atcelsies ārstu vizītes, valsts iestāžu kaut kādas noliktās. Respektīvi būs tikai un vienīgi liekas bardaks. Es noteikti būtu pret šādiem populistiskiem gājieniem. Skatāmies un tā uzmanīgi izguļamies varbūt svētdienu pievakarē. Saprotoši darba devēji jau rēķinās ar to, ka pirmdienas rīts būs tāds vēlāk sāksies, lēnāks, un mums kinocentrā arī sapulce ir pārcelta mazliet, kas parasti ir pirmdien rītos. Jā, es ieteiktu uz to skatīties bišķiņ plašāk, kā vai mums būs vai nebūs par to brīvdiena, bet vairāk priecāties par panākumiem, bet tāpat laikā es ieteiktu arī, ja mēs uzvarēsim svinēt un tiešām no sirds. Un darba devējiem būtu arī saprotoši par to, ka cilvēki svinēs. Jo tas tie visi mūsu kopīgie svētki, bet bišķi pacelties virs tās domas, ka būs vai nebūs brīvdiena vai kaut kas tāds ļoti triviāls. Es domāju, lai kāds arī būtu, ceremonijas iznākums ir milzīgi panākumi jau Straumei, ko svinēt. Pie šīs domas arī pieturēsimies. Paldies jums šodien par šo sarunu. Paldies jums, ka skatījāties, un uz tikšanos pēc nedēļas.